Roman, Jā. pastāsti lūdzu, cik bieži ir jāpārbauda un jāapkopj drošības aprīkojums? Ja jums ir uzstādīts apsardzes signalizācija, viņu jāpārbauda vismaz vienreiz pusgadā. Tas arī ir atrunāts mūsu līgumā. Vai nu tad pats īpašnieks tad zvana mums uz pulti un brīdina par to, ka viņš tad pārbaudīs apsardzes sistēmu, un viņam tad ir jāizgāja visas zonas, lai mēs redzētu, ka visi devēji nostrādāja, viss ir kārtībā. Vai nu, ja mums atšķirās arī ir VIP tarifi, tad mēs darām paši to, atbrauc mūsu meistars, protams, sarunājot iepriekš ar saimnieku, tad mēs paši iziesim visas zonas, visi devējus pārbaudīsim, un tad mēs esam droši, zinām, ka viss nostrādās, nedod Dievs, ja būs tāda nepieciešamība. Varbūt var pastāstīt, kā kuru no šiem pārbauda. Nu, ja piemēram, esmu saimnieks un man vajag pārbaudīt. Tad šitie devēji stāv uz durvīm vai uz logiem. Ja? Tad mums ir jāatver vai nu logs, vai nu durvis, lai mēs redzētu, ka viņi nostrādā uz atveršanu. Šitais ir kustības detektors, ja? Tad mums ir arī jāiziet zem viņa, lai viņš nostrādātu. Tad mēs arī redzam, viņi visi ir savā zonā, un katra zona ir piešķirta kaut kādai telpai. Tad mums jāiziet visas telpas, kur ir uzstādītas apsardzes aprīkojums, lai redzētu, ka visas telpas ir zem apsardzes. Šitā ir sirēna, viņu arī mēs pārbaudīsim. Šitā sistēma ir bezvadu, tur visur ir uzstādīti akumulātori, arī tādēļ viņus arī jāpārbauda, lai mēs zinātu, ka akumulātori darbojas adekvāti un viss ir darba kārtībā. Kāds lielais rūters? Teiksim tā, šitais ir smadzenes. Ja? Visi signāli iet uz šejienu, un viņš tad sūta mums uz pulti. Arī tur ir uzstādīti akumulātors, un mums arī jāpārbauda viņu, ka viss darbojas tā, kā nepieciešams. Cik izmaksātu šāds komplekts? Viss, kas ir uz galda? Šis ir starta komplekts. Tagad viņš maksā ar akciju 279 eiro. Bez akcijas viņš maksā vairāk nekā 400 eiro. Kā es varu pieteikties, lai iegūtu tādu komplektu? Jūs varat iet mūsu mājaslapā, tur jūs redzēsiet numurus, uz kurus var zvanīt tieši pie mūsu menedžeriem, un viņi jums visu izstāstīs, un ļoti ātri mēs to visu izdarīsim, pieslēgsim, ja ir nepieciešams un tā.